Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala rasulil karim, amma ba'd. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Visi brāļi un māsas un labdien visiem pārējiem. Gribējās atbildēt uz vienu komentāru, ko uzrakstīja Karīna Čakste Facebookā. Komentārs ir sekojušais, un tas ir turpinājums tai sāgai par svētku lūgšanu, kur muslimi it kā uztaisīja masveida lūgšanu, nesankcionētu un valsts drošību apdraudošu Ramadāna noslēguma lūgšanu. Un tā visa epopeja, un viens no komentiem, kur viņi uzdeva vienam manam ticības brālim, un komentārs sekojošais. Koranā rakstīts, ka citādi ticīgos vajag nogalināt. Kāpēc? Es neuzbruku, es vienkārši gribu saprast. Kāpēc mūsu zemē var ienākt citādas ticības nesējs un nogalināt mūs par to, ka pielūdzam trīsvienīgo Dievu? Kāpēc mūsu sievietes ir jāsoda ar vardarbību? Kāpēc šādiem cilvēkiem šķiet, ka viņi svešā zemē drīz diktēt savus noteikumus, kā tas bija Bostonā, Lielbritānijā, kur musulmaņi sūdzējās, ka baznīca zvana skaņas apgžnot viņu reliģiskās jūtas. Bostonas katedrāls zvani klusē, lai vāc atpakaļ savu Meku un Medīnu. Pa punktiem. Koranā rakstīts, ka citādi ticīgos vajag nogalināt. Kāpēc? Atbildi. Koranā nav tā rakstīts. Tālāk. Es neuzbruku, es vienkārši gribu saprast. Jūsu komenta noslēgums, lai vācās atpakaļ savu Meku un Medīnu, liecina par ko citu. Kāpēc mūsu zemē var ienākt citādas ticības nesējs un nogalināt mūs par to, ka pielūdzam trīsvienīgo Dievu? Neesmu nevienu tādu sastapis savā dzīvē. Islāmā esmu vairāk nekā 4. gadsimtu. Un varu jums pateikt, ka atbilstoši Korānam, kas ir Dieva neradītais vārds, un sunna, kas ir praviešu praksa un teiksē, nav neviena punkta, kur ir teiks, ka kādu var nogalināt, tāpēc, ka viņš pielūdz trīsvienīgo Dievu. Bet jautājums ir, kāpēc mūsu zemē var ienākt citādas ticības nesējs, kurš tic trīsvienīgajam Dievam, sadzīt Daugavā visus vietējos pagānus un iedot viņam izvēli. Vai jūs pieņemat kristietību un sākat pielūgt Palestīnā krustā piesistu ebreju, vai arī mēs jūs nogalinām. Un pēc tam 6 gadu verdzības, tiem, kuri piekrita. Kāpēc mūsu sievietes ir jāsoda ar vardarbību? Es nezinu, kāpēc jūsu sievietes ir jāsoda ar vardarbību. To jūs varat uzprasīt tiem, kas Latvijā izdod likumus, un par kādu pārkāpumu, kāds sods pienāks jūsu sievietēm. Kāpēc šādiem cilvēkiem šķiet, ka viņi svešā zemē drīz diktēt savus noteikumus, kā tas bija Bostonā, UK, kur musulmaņi sūdzējās, ka baznīcu zvana skaņas apgžnot viņu reliģiskās jūtas. Es palasīju, un jums arī ieteikt vienkārši varat iegooglēt. Ja jūs, protams, neuzskatāt, ka Google ir nopirkuši musulmaņu un diktē viņiem, ko rakstīt par to Bostonu. Tur nekāda sakara nav ar muslimiem. Sūdzējās pirmkārt vietējie par baznīcas skaņām, un jebkuram normālam cilvēkam viņam nebūtu patīkami, ka svētdienas rītā kāds daudz pa bleķa gabalu. Un otrkārt, šie katedrāles zvani, viņi radīja bojājumu kultūra vēsturiskajām celtnēm, kuras ir ļoti vecas, un šo zvanu vibrācijas viņas nodarīja ļaunumu. Un tur vispār nav nekāda sakara ar muslimiem, vietējie Lielbritānijas pilsoņi, uztraucoties par savējo veselību, par savu komfortu un par kultūru vēsturisko vidi, nolēma apturēt šo zvanu skanēšanu. Kaut gan, kad nomira Lielbritānijas karaliene, šie zvani skanēja. Un viņi skan pa kaut kādiem nozīmīgiem pasaukumiem, bet ne katru svētdienu, kā tas bija viduslaikos. Un punkts par to, lai tinātu savu Meku un Medīnu. Kāpēc jums trīsvienīgā Dieva pielūdzējiem netīties uz savējo Palestīnu vai Sīriju, kur
kurā šī ideja tika izdomāta, apstrādāta un pēc tam ar uguni un zobenu uzspiesta Baltijas tautas iedzīvotājiem. Vai kāpēc jums nebraukt, pieņemsim, uz Vatikānu, kas ir kristīgā zeme, kur valsts galva ir Dieva vietnieks uz zemes, kā jūs ticat, un tur nepraktizēt savu reliģiju un tur pielūgt Palestīnā krustā piesistā ebreju. Starp citu, to izdarīja ne muslimi, to izdarīja romieši. Tas tā, divos vārdos. Ja ir kaut kādi papildus jautājumi, droši rakstiet, labprāt jums atbildēšu. Tas atkal es atvainojos. Kā saka krievi, после драки кулаками не машут. Bet ienāca viena ideja vēl prātā attiecībā uz to punktu, ar kādām tiesībām svešas ticības pārstāvi var atnākt un ar varu uzspiest savējos uzskatus. Man pretjautājums, ar kādām tiesībām jūsu reliģijas, šajā gadījumā sekulārās demokrātijas, ietēptas kristīgajā apvalkā pārstāvi, ja precīzāk NATO karaspēks, iebruka Irākā, iebruka Afganistānā, nogalināja vairāk nekā 2,5 miljoni civiliedzīvotāju. Nerunāsim par to, cik tika izkropļoti, padarīti par invalīdiem, cik mājas tika iznīcinātas, infrastruktūras, skolas, mošejas, bērndārs. Un ja Irākas gadījumā to varētu tā kā it kā piesiet tīri resursu izlaupīšanas misijas kontekstā, tad Afganistānā tur naftu nepumpēja, kaut gan, protams, tur arī ir kalnos minerāļi un emeraldi un visa lieta, bet tur tika tieši uzsvērts, ka mēs nākam ieviest demokrātiju, cilvēktiesības, sievietes tiesības un tā tālāk. Tad atbildiet man pat uz to jautājumu, vai mēs muslimi atnācām ar raķetēm un tankiem pie jums Eiropā un konkrēti Latvijā, lai uzspiestu jums šariāta normas, vai arī jūs ienācāt mūsu zemēs ar savu karaspēku, lai uzspiestu savējo ticību, savu normu un izpratni par to, kas ir taisnīgums, kas ir cilvēktiesības, sievietes tiesības un tā tālāk. Tas tā, lai būtu pilnīgi godīgi. Atvainojiet, atkal es, kā saka krievi, kurus jūs tā ļoti mīlat, kopš nelieliem laikiem, kopš citas krāsas pārstāvi parādījās, kuriem novelt visas savas nebūšanas un valsts problēmas. Kā saka krievi, raš pašla такая пьянка, режь последний огурец. Te vēl viens fragments no jūsu komentu. Visu komentus neizlasīju, diemžēl, tāpēc, ka man atsūtīja screenshot un tur tikai pēdējā astīte, un kur saka, miermīlīgā islama valstīm dodas ties un dzīvo iet īstā etniskā vidē. Gribētu jums pateikt, ka mūsu jeb radītāju padevīgo kalpu īstenā etniskā mītnes zeme ir planēta Zeme, tāpēc, ka pirmo islāma pravieti, pirmo cilvēku, visuma radītājs un uzturētājs nosūtīja uz planētu Zeme. Un viņu vārds ir Ādams, un viņa sievas vārds ir Havva, Ieva, Jeba, tas ir kā kurā valodā. Un viņš iedeva mums visu zemi un vispār visu visumu, lai mēs viņu izmantotu un kalpotu savam radītājiem. Tā ir mūsu etniskā mītnes zeme. Un, ja jums tas nepatīk, ka mēs atrodamies, tad jūs varat doties uz savu etnisko mītnes zemi.